Hei, kā minimizēt iebildumus? Tu teiksi, pagaidi, kur ir iebilduma apstrādes tehnikas? Līdz tā mēs vēl tiksim. Atceries, ko es stāstīju iepriekšējā video. Ja nē, apskaties. Tātad bija divas lietas, kas ir iebildumi, un mazliet pieminēju arī par to, ka ir patiesībā iespējas minimizēt iebildumus. Tātad sasniegt tādu līmeni, ka iebildumu rodas maz vai iespējams, ka nav nemaz. Nu ko, tu teiksi, bet kur ir iebilduma apstrādes tehnikas? Jā, līdz tā mēs vēl tiksim. Nedzen zirgus, neskrien pakaļ vējam. Ja? Mierīgi. Tātad šodienas tēma, kā minimizēt iebildumus un kas būtu jāizdara, lai tātad mēs to tā panāktu, lai tas būtu mūsu tāds, teiksim, spēcīgs prasmes, ar kurām ikdienā strādāt un ko izmantot. Un te es nodefinētu tādu definīciju, ka iebildumi domzīme, jeb vienāds, ja, ir vēlme saprast, bailes, iespēja skaidrot un izveidot uzticēšanos. Tātad, tu teiksi, bet kāds sakars te ir ar to, kā mazināt iebildumus? Pavisam vienkārši. Jo, ja tu šo formulu dzirdēji, tad no tā nāk ārā 4 lietas, kādā veidā var minimizēt iebildumus. Un pirmā lieta ir izskaidrot labāk, pastāstīt labāk, argumentēt pārliecinošāk, balstoties uz klienta vai otra cilvēka vajadzībām un vēlmēm. Veidot dialogu, tas ir otrais. Trešais, izveido uzticēšanos. Un ceturtais ir rada interesi. Tātad 4 lietas, ar kurām strādājot, kuras sevi integrējot, attīstot šīs prasmes, tu ieraudzīsi to, ka, iebildumu ir mazāk, pretestības ir mazāk, klients izrāda lielāku interesi vai otra puse tev biežāk piekrīt tajā vai citā situācijā un neveidojās strīdi, neveidojās kaut kādas sarežģītas situācijas. Un tad es padalīšos ar pāris piemēriem. Ik pa laikam, jā, varbūt tu pamani, ka es ieskatos materiālā. Materiāls pavisam vienkārši, tā ir tāda saruna struktūra, jo es varētu runāt daudz, es varētu runāt ilgi, bet šis formāts to neatļauj, jo šīs nav apmācības tomēr, vai ne? Tāpēc es ieskatos, lai es kaut kur neaizplūstu ļoti, ļoti tālu un tev nepalika garlaicīgi. Tātad paņemam piemēru un atceramies, tas pirmais virziens ir runāt, izskaidrot labāk, pastāstīt labāk, argumentēt pārliecinošā, tātad balstoties uz klienta vai otras puses vajadzībām. Paņemsim pārdošanas piemēru, piemēram, pārdot kaut kādas grāmatvedības programmatūru kādai kompānijai. Un, lai minimizētu iebildumus, kāpēc, lai mēs neizdarītu, ja neveidot šādu sarunas modeli? Jūs minējāt, ka šobrīd jūsu komandai daudz laika aizņem manuāla rēķina apstrāde. Mūsu risinājums tieši šo problēmu atrisina, jo automatizē līdz pat 80% no šī procesa. Skan savādāk un tic man, iebildumi visticamāk būs, bet tie būs daudz mazāk nekā tad, ja varbūt to sarunu tu veidot savādāk. Paņemsim sadzīves piemēru, tu vēlies, pārliecināt draugu doties kopā sportot, un tas vēstījums varētu būt tāds, es zinu, ka tev ir grūti atrast motivāciju, bet tu pats teici, ka tu gribi būt labākā fiziskā formā, ka tu gribi labāk izskatīties, ka tu gribi labāk sajusties. Treniņi tieši tam palīdz, jo jau pēc pāris nedēļām ir tas rezultāts. Es zinu pēc sevis, pašapziņa aug, tu jūties labāk, tu jūties veselīgāk, tu jūties spēcīgāk, un gribi mēs aiziesim kopā uz pirmo nodarbību. Tā kā pamaini to domu, tā doma noteikti ir svarīga, ka tā balstās uz tā klienta vajadzībām vai uz otru cilvēku vajadzībām un vēlmēm. Un tad caur šādu tekstu, caur šādu formulējumu, tic man, to iebildumu būs mazāk. Vai arī, varbūt kaut kādās situācijās pat nemaz. Otrs, tas, ko es runāju par veidot dialogu, te var paņemt piemēru vairāk varbūt no tādas sadzīves situācijas.
un ģimene plāno ceļojumu, jā, vai atvaļinājumu, tātad visi kopā, katram ir savas prioritātes, viens grib to, otrs to, trešais to, veidojas kaut kādi strīdi, bet hei, varbūt to sarunu, tad, kad jūs kopā apsēžaties, būtu sākt ar to, ka ņemot vērā to, ka mums katram ir viena prioritāte, prioritārā vēlme, un katram tā atšķiras, kā jums šāda iespēja mūsu kopīgam ceļojumam. Un tad iedot risinājumu, kas principā ietver katra tava ģimenes locekļa prioritāti. Tātad viņš jūtas sadzirdēts un ka būs arī tas, ko viņš ļoti, ļoti vēlētos. Lūk, pavisam vienkārši, bet visticamāk, ka tas arī minimizēs iebildumus. Nu, un trešo lietu varam paņemt, izveido uzticēšanos. Tas ir ļoti svarīgi, to es vienmēr uzsveru, ka uzticēšanās ir jāizveido starp to biznesā, teiksim, tiekoties ar svešu cilvēku, tiekoties ar klientu, nav svarīgi. Es to saucu par tādu cilvēcisko faktoru, tam ir jānotiek. Ja tas notiek, tad arī lietas notiek. Ja? Nu, lūk, par to uzticēšanos paņemam atkal, teiksim, tādu pārdošanas piemēru, jūs konsultējat, nezinu, par finanšu produktiem vai par digitālā mārketinga pakalpojumiem. Nav būtiski, jums ir saruna ar klientu un es nevēlos jums pārdot, ja? Kaut ko, kas jums nav vajadzīgs. Jūs minējāt, ka jūsu mērķis tuvākajos 3 gados ir, un tad jūs minat to, ko tad klients ir pirms tam teicis. Tas, ko varu jums ieteikt un kā varu jums palīdzēt, ir sekojošais. Lūk, viens formulējums. Sadzīviska saruna, piemēram, jūs ar partneri, jums ir jāpieņem svarīgs lēmums, un kāpēc, lai nesāc sarunu tā, ka es gribu, lai tu zini, ka man ir ļoti svarīgs tavs viedoklis. Lai kāds būtu mans viedoklis, ja, es ļoti vēlos un gribu sadzirdēt tevi, ja, gribu saprast, kas tev rūp šajā situācijā, jeb kā tu skaties uz šo, ja lēmums būtu tāds. Lūk, ja, tā kā, un te varētu turpināt, un tie piemēri daudz, un ņemiet idejas, tveriet idejas, un vēlreiz atcerieties par šīm 4 lietām, ar kurām strādājot, kuras attīstot, jūs patiešām tos iebildumus varēsiet minimizēt. Nu ko, tas par iebildumiem otrā daļa būtu viss, tātad šodien mēs runājam par to, kā minimizēt iebildumus. Ja patīk, ka bija liederīgi, bija vērtīgi, saglabā video, nospied patīk, iekomentē, bet pavisam atklāti, un man patīk atklātība, gribu pateikt, ka mans prioritārais mērķis, kāpēc es esmu šeit, noteikti nav dzīties pēc tādā, teiksim, pēc tiem patīk, jeb laikiem. Man ir svarīgi, ka es varu dalīties, es varu dot, es varu ieteikt, un man ir svarīgi, ka tas kādam nodara. Man ir ļoti svarīgi, ka es redzu rezultātu, trenējot, mācot cilvēkus, iedvesmojot. Ja, tas man ir būtiskākais, jo tas man ir vaļasprieks, tas man ir hobijs, es izbaudu šo procesu. Tāpēc šis nav pašmērķis. Bet, protams, ka man būs patīkami, ja tev šis būs vērtīgi, ja tev šis patiks, ja tu šo saglabās un izmantosi, un ja tu liksi sevī šīs lietas, par kurām es stāstu, ar kurām es dalos.